katrā no šiem te gadiem, jā, tātad attīstās ne tikai fiziskais ķermenis, piemēram, pirmajā trimestrī, un te ir ņemta arī čakru sistēma. Pirmajos 3 gados atverās pirmās 3 čakras, pēc tam ir atverās, un kas ir pirmās 3 čakras, tie ir mūsu enerģētiskie centri, pa kuriem plūst enerģija. Tad viņai ir tajā čakru sistēmā ir sirds čakra un 2 čakras šeit. Tu varbūt pats esi kaut ko tādu dzirdējis, kad ir labās puses čakra un kreisās puses čakra. Un tā ir sievišķā enerģija, vīrišķā enerģija. Nezinu, man cigunu skolotāji stāstīja, ka viņi apzinās ārpus ķermeņa pēc čakras kaut kādas. Pavisam cilvēkam kopā ir 144 enerģētiskie centri. Lūk, un pēc tam ir tās mūsu garīgās čakras, kas ir it kā, ja mēs ņemam 7 čakru sistēmā, 5, 6, 7, kas ir atbild par informāciju. Tātad 5. ir informācijas apmaiņa, 6. ir informācijas ieguve, kas ir saistīta ar zemes dzīvi, ar mūsu iepriekšējo reinkarnāciju un ar mūsu dzimtu. Un 7. ir tā, kura ir mūsu komunikācija ar visumu. Un jebkura informācija, kura nonāk cilvēka ķermenī, viņa iet caur šo te sirds čakru. Un sirds čakra tātad tas ir dvēseles līmenis, un tās ir sajūtas, emocijas. Un te ir jautājums, kādā veidā mēs šo informāciju pārstrādājam tālāk jau enerģijā. Tātad nāk informācija, šis ir tāds tā kā ventils, tā kā instruments, kurš pārveido informāciju enerģijā. Un tālāk jau enerģija plūst tālāk pa mūsu enerģētiskajiem centriem. Un pirmais cikls ir līdz 27 gadiem, kad attīstās fiziskais ķermenis, pēc tam dvēsele un pēc tam gars. Un ja paskatās, tad katru gadu mēs esam citādāk. Un ko tas nozīmē? Mēs katru gadu pilnveidojamies, attīstāmies un mūsos notiek procesi. Un man ļoti patika, un kas man arī palīdz strādāt, to, ka dvēsele ir sadzīviskais līmenis. Ja? Jo kāpēc? Tāpēc, ka sadzīvē mēs komunicējam caur sajūtām un emocijām. Un tas, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mūsu sociālā attīstība parāda mūsu dvēseles kvalitāti. Es tagad sarežģītu. Nē, pagaidām visi saprotami. Ja? Lūk, un tādā veidā izprotot, sīkāk, kas šajos visos posmos, kādā veidā šie enerģētiskie centri barās vaļā un kas viņos notiek, mums tas palīdz tālāk saprast, kas vispār ir cilvēks. Un ja mēs, piemēram, paskatāmies uz cilvēku, cilvēks ir kas, viņam ir matērija, bet jebkura matērija, kas man ļoti patika arī, un kas man ļoti palīdzēja, tas, ka mēs visi esam enerģija. Mēs visi esam kustība, tikai vai tā enerģija kustās ātrāk vai lēnāk. Ja, un fiziskajā ķermenī vienkārši procesi notiek ļoti lēnām. Ja? Bet, ja mēs paskatāmies uz mūsu šūnām, tad šūnās procesi notiek ātri. Ja? Un, ja mēs paskatāmies, ņemam pa pamatu ņemam ķermeni un garu, tad vai mums ir savienojums, vai garam ir savienojums ar šūnu. Ja? Jo gars ir tas, kurš nosaka kā šūnas kvalitāti. Ja? Un kas tā nosaka? Nosaka sadzīvi. Ja mēs dzīvojam nervozā, stresainā vidē, mūsu šūnas ir nervozas, stresainas un viņas ļoti ātri noveco. Bet ja mēs, teiksim, jau ejam uz apzinātību, tad ko mēs darām? Mēs ņemam šo gara līmeni un caur šo gara līmeni jau draudzējamies ar savu ķermeni un veidojam savu sadzīvi. Ja? Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka dvēsele ienākot zemes telpā, viņa ienāk ar noteiktu vibrāciju frekvenču kopumu. Tas ir dvēsele nāk iekšā zemes telpā. Viņai ir tādu kā lapa, es viņu saucu par playlist, kurā iekšā ir vibrācijas. Un šīs vibrācijas viņā iekšā ir tās, kuras nāk no daudzām dzīvēm un kuras ir jāpārveido. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka šīs visas sajūtas, kas mūsos ir, tāpēc bieži cilvēki, kas ir manas dvēseles uzdevums. Kas bija tie ripulīši, ko tu zīmēji? Tās ir reinkarnācijas.
darīt. Jo ko es daru tajā brīdī, kad cilvēks mirst, tātad par ko viņš domā par tiem cilvēkiem, ja, tad viņš paliek tādā kvalitātē, viņš paliek tajā enerģētiskajā uzlādējumā, kas viņam ir ar apkārtējiem cilvēkiem, ar māmu, ar tēti, ar draugiem, radiem bērniem, ja. Mums paliek šie saucamie enerģētiskie mezgliņi. Un viņi vai nu ir cilvēkam patīkami vai nepatīkami. Ja viņš ir nepatīkams, tad viņš nākamajā dzīvē ir pieņēmis lēmumu šo te pārveidot par kaut ko patīkamu, jo mēs tā kā nākam uz pilnveidu uz sevis attīstīšanu. Un līdz ar to šobrīd mēs esam iekāpuši tādā laikmetā, kurš viss te tā kā pēc pieprasījuma jāmaina. Jā, šeit šīs ir frekvences. Un šo frekvenci mēs varam savainīt caur sajūtām. Caur sajūtām un emocijām. Tātad, ko tas nozīmē un caur reakcijām. Ja mēs citādāk reaģējam uz kaut kādu noteiktu lietu, tajā brīdī notiek transformācija. Bet kā mēs esam iemācīti reaģēt tā, kā mēs esam iemācīti reaģēt izcelsmes ģimenē. Ja? Tātad, ja māma un tētis darīja tā un tā, ja, tad mēs darām tā un tā. Bet šajā izcelsmes ģimenē mēs arī nenokļūstam tāpat vien. Mēs visā tajā sadzīves kokteilī ar visām programmām, ar visām pārnesēm, ar visu nonākam, tāpēc, ka ir mūsu dvēseles pieprasības. Un es ienāku iekšā tādā dzimtā, kur viņi man aktivizē to, kas ir manī. Viņi pret mani slikti var izturēties, jā, bet tas ir mans. Tāpēc, ka tas ir mans, es viņiem esmu palūdzis, lai viņi man to aktivizē, lai es varu to pārmainīt. Un tad es šajā te visā kokteilī dzīvoju, un tad, kad pienāk noteikts vecums, tad es to varu mainīt. Bet šobrīd jau ir tā, ka tad mūsu bērniem jau ir viedāki vecāki nekā bijām mēs. Līdz ar to mūsu bērni saviem bērniem šīs traumas sagādā mazāk, jo viņi jau redz viņu programmas un viņi jau veicina viņu attīstību. Un līdz ar to sanāk tā, ka es nonāku ar domu, ja, ka man ir pārmetuma pretenzijas par to, kas ar maniem notiek, bet patiesībā tā ir mana apzināta izvēle. Un ja ir laba saikne starp fizisko ķermeni, dvēseli un garu, tad tas strādā ļoti labi. Visi šie elementi savā starpā nevis ir viens pēc otru, ja, jo cilvēks ir attīstījusies divas ceļas, vai nu materiālais, vai nu garīgais. Bet tā dvēsele pa vidu viņa tā kā mokās, jo viņa ir tas savienošais elements, kurš savieno abus divus līmeņus. Lūk, un tajā brīdī, tad, kad šo te tā kā izprot, ja, tad kas rodās ļoti dziļa izpratne par tiem procesiem, kas ar mani notiek, un cilvēks sāka redzēt tos mehānismus, kādā veidā es esmu nokļuvis tur, kur es esmu, un kādā veidā es daru to, ko es daru. Un līdz ar to tie procesi, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka cilvēkā rodās pārliecība, ka es pats pārvaldu to, kas ar mani notiek. Tas viss ir tā ir, bet ko nozīmē kādā veidā, teiksim, visu to ceļu jau cilvēks reiz neredz, kā viņš ir nokļūst līdz šīm momentam. Jā. Viņš saprot, kas notiek un ko tagad darīt, kā mainīt, kā transformēt, kā reaģēt pa jaunam, pie tā cilvēks tā kā var nonākt. Es līdz galam nesaprotu, ko domāt ar vārdiem, kādā veidā. Tu nesaproti, kādā veidā viņš... To tavu teikumu es vienkārši gribēju precizēt. Ka viņš tagad saprot, kādā veidā viņš nonāca līdz tam un tam. To tieši kādā veidā... Tad, kad viņš apzinās, tad, kad viņš piekrīt tam, ka es esmu nokļuvis pie tāda māmas un tēta. Es to principu saprotu un pieņemu, bet es jau neatceros iepriekšās dzīves, mammas, tētis, savus nodaļus, to tad visus neatceros. Mēs jau esam, ka mēs ienākam iekšā dzimtā. Mēs jau viņā nenokļūstam tādu vienu. Jo dzimta ir tā, kura spoguļo to, kas ir noticis ar cilvēkiem. Bet mēs ko darām? Mums bērnībā izveidojās tā saucamās lojalitātes, un caur šīm lojalitātēm mēs piesaistamies. Kāpēc man ir šī lojalitāte tieši tam dzimtas pārstāvim? Tāpēc, ka manā dvēseles playlistē ir tieši tāda vibrācija, kuru es gribu pārveidot. Jā. Un līdz ar to tajā brīdī, kad man šīs elements jau ļoti bieži strādā, vai nu cilvēki ir ļoti emocionāli, kaislīgi, kur ir ļoti atvērta
šī sajūtu sistēma, emociju sistēma vai nu ir ļoti noslēgta un viņiem viss ir galvā. Prātu visu saprotu, jā, bet process uz priekšu nevirsās. Jā, tas nozīmē, ka šeit šī te čakra viņā ir noticis pārāvums. Kāpēc? Tāpēc, kad ir bailes. Bailes runāt, bailes būt patiesam. Bailes gribēt to, ko es pats vēlos. Bailes pateikt kādam kaut ko, kas nebūs patīkams. Jā, un parasti cilvēks caur šo nezināšanu, viņš to visu sauc par bailēm. Visas nezināšanas ir bailes. Nu, tā arī ir. Bet tad, kad viņš sāk izprast, kāpēc ar viņu tā notiek, tad viņam šīs bailes pazūd. Nu, jā, viņš saprot, ka viņš sāks ar sevi strādāt normāli un viss ir kārtībā. Tieši tā. Nu, lūk. Un tad, kad viņš nokļūst tajā dzimtā, jā, jo te ir vēl ne tikai, ir vēl šis te līmenis, jā, kur ir sadzīvspējas, jā. Un šeit ir tāds noteikts rāmis, ciets, kurš mums pasaka, kā mums ir jādzīvo, kā mums ir jādara, kas mums, cikos mums jāceļās, jā, tas ir tie saucamie egregori. Ar savām programmām. Un savukārt, ko nozīmē šis vārds egregori? Egregori ir energoinformatīvie lauki, kuri sevī nes kaut kādu noteiktu, caur kuriem mēs pildām kaut kādus noteiktus uzdevumus. Jo gadu atpakaļ es šo vārdu pirmoreiz dzirdēju psihoterapiju pasniedza. Tas ir bērnu psiholoģija. Un viņi to vārdu izskaidroja tā, ka es vispār nesapratu, ko viņa to domā. Bet viņa tur kaut kādu misticismu ietērta tajā vārdā. Mums ir ļoti daudz apkārt egregori. Mums ir dzimtas, mēs esam pieslēgti ļoti daudziem energoinformatīvajiem laukiem, kuri mums palīdz attīstīties. Principā tie ir energoinformatīvie lauki, jā, vienkāršā valodā runājot. Bez misticisma. Bet tur ir arī savu veidu mistika, tāpēc, kad viņus nevar saprast, kas viņus uztur. Nu, piemēram, ir kristietības egregors, jā, kas viņu īsti uztur. Nu, viņš tā kā veidoja, viņš ir kaut kad uztaisīts, kā uztaisījies, un tagad, lūk, viņš ir. Jā, bet interesantākais ir tas, ka mēs pēc tam strādāsim, pēc tam kaut kad nometnē strādāsim par dzimtas egregoru, jo es patiesībā ļoti interesanti gāju caur dzimtas egregoru, un tur ir ļoti interesanti, ka katrs no dzimtas pārstāvjiem šajā egregorā, viņš tā kā ieliek to savu enerģiju. Un mēs esam pamatā pieraduši komunicēt caur dusmām. Ja, caur dusmām, caur agresiju. Kāpēc? Tāpēc, ka tā ir izdzīvošanas stratēģija, caur kuru tika nodota dzīvības enerģija ar domu saglabāt fizisko ķermeni. Ja, bet tas dzimtas egregors, viņš arī ir tāds tā kā veidojums, un viņš arī grib pārmaiņas. Un tajā brīdī, kad tu satiecies ar to savu dzimtas egregoru, viņš ir ļoti priecīgs un laimīgs, jo viņš saprot, ka tu no viņa nebaidies, jo kas notiek? Mēs jau no tiem egregoriem visu laiku esam baidījušies, jo mums liekas, ka viņi mums var nodarīt kaut ko sliktu pār. Bet tas tā nav. Viņi ir radīti, viņus ir radījuši cilvēki priekš cilvēkiem. Un tā ir tā kā kāda sistēma? Jā, tur ir tas egregors vienkāršākā valodā. Nu, var arī teikt tā, viņi darbojas jau kaut kādā ziņā automātiski. Sistēma, jā, tur iekšā ir programmas, tur iekšā ir izdzīvošanas stratēģijas, tur ir aizspriedumi, tur ir viss, ja mēs runājam par dzimtu, jā, tur ir noteiktas tradīcijas, kultūra, vēstures stādīta, jā, tas viss ir egregors, tātad, ko viņš no cilvēka pieprasa, noteiktas kvalitātes enerģija. Un mēs šo enerģiju saražojam. Jā, ja, piemēram, ir dzimta, kurā ir, teiksim, izteikti ļoti spēcīga agresija, jā, tad tie dzimtas pārstāvji pasaka, jā, mēs saprotam, mums ir šīs programmas, mēs pēc šīm programmām tev šo enerģiju saražosim. Jā, un mēs arī viņu ražojam, mēs pat neapzināti, bet tad, kad mēs sākam jau aizdomāties, un tad, kad sākam jau to komunikāciju taisīt, patiesībā viņi ir ļoti atvērti un viņi grib to jauno, jo kāpēc? Tāpēc, ka tā pārmaiņa ienes jaunu kvalitāti, viņai no tās vecās kvalitātes ir noguši. Un tāpēc arī šī čakra matrica, jā, viņa arī ļoti labi izskaidroja, kas risinājums ar cilvēku notiek. Tātad no 1 līdz 9 gadiem attīstās fiziskais ķermenis, jā, tātad līdz 3 gadiem bērns ir ļoti cieši klāt pie mammas, jā, bērnam ir svarīgi abi vecāki, jā. Bērns ir, tātad vecāku uzdevums ir nodrošināt bērnam drošību, nodrošināt viņam normālu sociālo vidi, lai viņš var augt un attīstīties, jā, no 4 līdz 6 gadu. Tur atkal savukārt vecāki māca bērnam emociju kultūru, jā, tā saucamā konteinerēšana, jā, kad ar bērnu kaut kas notiek, jā, un viņš saprot, kāpēc un kā ar viņu notiek, jā, tātad tur ir mīlestība, tur ir socializācija, tur ir daudzas lietas tās, kuras mums palīdz pēc tam, jo šis viss ir pamats.
Un tā čakra matrica ir taisīta uz to, ka ja šeit, piemēram, ir ļoti spēcīgas bērnības traumas, tad tās traumas viņas visu laiku atkārtojās. Ik par 9 gadiem viņas pastiprinās, bet ne jau tāpēc, lai nodarītu cilvēkam pāri, bet tāpēc, lai cilvēks spētu šo traumu izprast, dziedināt un viņu pārtransformēt jaunā kvalitātē. Bet tad, kad šitam ir tās traumas tik ļoti spēcīgi dziļas iegūtas, ja, tad to ir ļoti, ļoti grūti izdarīt. Ja, jo tāpēc, ka cilvēkam sāp. Ja, man, piemēram, šodien bija pagājušajā nedēļā bija ļoti interesants tāds darbs ar mazu puisīti, viņam 9 gadi un viņam nomira sunītis. Un viņam ir fantastiski vecāki, māma un visu, un viņam tas sunītis bija kā draugs. Un es viņam prasu, es saku, nu kāda tev ir sajūta? Viņš saka, man tur iekšā ir sāpīta. Un viņš uzliek to rociņu un saka, man tur iekšā ir sāpīta. Es saku, par ko sāpīta? Par to, ka sunītis nomirs. Tātad bērns jau zina, tātad viņam tur ir kas, viņam tur ir kaut kāda zināma sajūta, ar kuru viņš nevar tikt galā. Jā, un vecāki arī nevar izskaidrot. Jā, nu visiem sāp, protams, un vecāki saka, jā, nu sunītim tāds mūžs un vēl, tam bērnam jau tas nedara. Jā, bet tajā brīdī, kad tas sunītis viņam nomira, kas notiek ar bērnu, viņš tajā sāpē sastings. Ja? Un tad tas nozīmē, tā ir tā zaudējuma sāpe, ar kuru viņš pēc tam dzīvo visu mūžu. Ja? Viņš nevar paņemt jaunu sunīti, jo viņš zina, ka tas sunītis aizies, viņam atkal sāpēs. Ja? Bet ja mēs, piemēram, ejam apakaļ pirms šī notikuma, ja? un tā arī bija, ja? Un es viņam saku, bet tu taču to sunīti, nu pastāst man, ko tur viņi darīja? Viņš saka, es spēlējos, mēs tur bijām draugi, bija Kovids, ja? Nu, viņš viņam ir tā kā spēļu biedrs, ļoti biedrs, un viņš ārpus mājas nekur netiek, un tas viņam ir reāls cilvēka aizvietotājs. Un beigās mēs aizgājām līdz tām labajām sajūtām, un tad pie tām labajām sajūtām pielikām klāt to sāpīti, ja, kad arī viņai ir vieta drīkst sāpēt, un bērnam nav tagad jāraud 3 nedēļas. Ja. Viņš var atļaut sev pamazām šo sāpju laiku samazināt, atceroties to, ka bija gan tā sāpe, gan arī bija tas prieks. Un beigās mēs sākām jau pētīt jau dziļāk, un šeit, jā, tā ir kaut kāda jauna sajūta, kur es pirms tam nekad nebiju izjutis. Un tad, kad mēs sākām skatīties, un likās, nu jā, zaudējuma sāpe un viss, bet patiesībā tā zaudējuma sāpe ir kā ļoti labs resurs, jo pateicoties tai zaudējuma sāpei, viņš daudzas lietas sāk darīt citādāk. Jā, viņš tur, teiksim, blēņojās. Es saku, nu labi, nu tu blēņojies. Es saku, nu tagad, kad tā sāpīta sāk blēņoties, kas notiek? Viņa paliek mierīgāka, viņa vairs nav tik pārgalvīga, jā? Un līdz ar to tas cilvēks izrādās, ja viņam šo te visu tā kā paskaidro un parāda, jā, viņš nevis to sāpi, viņš nevis no viņas baidās, nevis viņš viņu izstumj, bet viņš viņu paņem kā resursu, kā aizsardzības resursu tam, ka nevar būt pārgalvīgs. Un tas process tā viss, nu tā ļoti interesanti darbojās. Un arī tā sieviete, tur, ko viņa strādāja, jā, viņa arī šos te visus tos ciklus tā kā sataisīja, jā, un, piemēram, es vienmēr domāju, ja jūs kādreiz domājuši, kāpēc bērns no 10 līdz 18, kāpēc bērni nežēlīgi? Tieši līdz 18? Jā. Pusauģu vecumā, kas sākās tīņu vecums, kas sākās, tātad šeit vairs nav svarīgi vecāki, šeit jau ir svarīgi sabiedrība draugi, kāpēc viņi kļūst nežēlīgi. Pagad, tu nepabeidz pēdējiem 3, tad tur ir mentāla attīstība droši vien? Jā, šeit ir gara attīstība. Te ir pieslēgšanās šajā vecumā no 7, 8, 9 bērns ir ļoti labi atcerās savas iepriekšējās dzīves un savu veselas uzdevumu. Ja viņam ir laba, jā, viņš zina, ko viņš nākotnē darīs, ar ko viņš nodarbosies, jā, kāds būs viņa dzīves ceļš, kāda būs viņa misija. Ja viņam ir bijuši harmoniski vecāki, jā, kas ir viņa programmu virzījuši uz priekšā, jo tad, kad bērns ienāk ģimenē, tad viedi vecāki ir apzinājuši savu programmu, katrs savu programmu. Abi divi savas programmas integrējuši vienā, izveidojuši kopīgu tādu skatījumu savai tālākajai attīstībai, un tad, kad bērns nāk iekšā zemes tāpā un piedzimst, jā, tad bērna programma kļūst par vissvarīgāko. Tātad vecāki jau savu sadzīvi attīstās paši un pilnveidojās un redz jau tās iezīmes, ar kurām ar jauno informāciju, kuru nes iekšā ģimenes sistēmā, nes iekšā bērns. Ja? Jo bērni nāk iekšā, tad, kad bērns piedzimst, viņš nāk iekšā ar informatīvo lauku ģimenei un ar informatīvo lauku dzimtai.
Nu jā, tas viss skaidrs, bet... Un ja mēs esam viedi vecāki, mēs vienkārši, es varu pastāstīt, kā es darīju ar savu mazmētu, nekas nav jādara. Ir vienkārši jāpaņem zīdainis rokās un jāpasaka, iedod man to, ko tu nesi priekš manis. Un viņš atdod. Un tu tik daudz interesantas informācijas no viņa dabūji, tik daudz visa kā, un tev liekas, un tāds mazs kunkulīts, no ko viņš, bet viņā, tu skaties tajās asiņās, un tu vispār tu redzi visu pasauli, visu. Un tieši bērniņš nes vecākiem un bērniņš nes dzimtai. Un vēl arī cilvēcei. Jā, un ja mēs esam viedi vecāki, mēs, protams, vienkārši to nolasīt. Jā, mēs esam atvērti, mēs esam pretīm nākoši, mēs paņemam to jauno, ko viņi mums ir iedevuši, ko viņi mums ir atnesuši. Un šajā vecumā, šitam te, kur 7, 8, 9 bērni, nu, tie saucamie prātnieki, gudrinieki, viņi jau ļoti daudz ko zina. Bet ja ir tā kā ir, ja, tad izrādās, ka no 9 līdz 18, kāpēc bērni ir nežēlīgi. Ziniet? Pēc, ka viņām pieslēdzās pelēkās būtnes. Ja? Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka emocija tā ir enerģija. Ja? Un mums, lai gars būtu spēcīgs, lai cilvēks būtu spēcīgs kā personība, viņam tiek pieliktas klāt pelēkās jeb būtnes ar zemu vibrāciju frekvenci. Ja? Un bērni šajā vecumā paliek viens pēc otru nežēlīgi pret vecākiem, ja viņi ļoti daudz eksperimentē. Jo tās pelēkās būtnes, viņas arī nav sliktas, mums ir dažādas būtnes apkārt. Ja? Un atkarībā no tā, kādas enerģijas manī ir aktīvas, ar tādām enerģijām es arī tās apkārt esošās būtnes garoju. Bet bērns jau, viņš tur tā kā it kā zina, it kā nezina. Un ļoti bieži ir tā, ka tā pelēkā būtne, viņa tā kā ir spēcīgāka, ja? Viņa tā kā viņu provocē. Un līdz ar to viņš var, ja vecāki nav spēcīgi blakus klāt, ja, un nav ieinteresēti bērnu procesos, tad tas bērns var pavilkties uz tām visām brīnuma lietām, jo šeit katrā gadā notiek savi procesi. Arī te ir fiziskās lemens pārsvarā, pēc tam ir vēseles sadzīve un tālāk jau ir pieslēgšanās garam, ja, jo 18 gadi tā jau ir tā noteiktā viena veida pilngadība, ja, kad cilvēks kā patstāvīga būtne var ieiet iekšā fiziskajā telpā un darboties. Man bija jautājums par 7, 8, 9, tas uz kādām čakrām tev tā kā balstās? Tas ir 7, 8. Un tā tad pirms tam tās 3 tev ir tādā veidā. Nu jā. Nu tā, viņa tajā sistēmā tāda. Nu skaidrs, nu labi. Nu tas ir, sistēma paliek sistēma. Vienkārši jāsaprot, kā kur ir domāta un attiecīgi, kā viņi var lietot. Nu jā. Nu lūk, un tāpēc šitas te, nu, jo viņām šeit katrā gadā, jo, piemēram, 17 gadnieks atšķirās no 18 gadnieku. Ja? Ja, piemēram, bērnam ir 18 gadi un vecākam, piemēram, ir 36 gadi, viņi abi divi ir līdzīgi. Ja? Bet, ja, piemēram, ir 18 un ir 39, tad viņu attīstība, jeb vērtība, jeb tās lietas, kas viņam tajā gadā ir svarīgas, pilnīgi atšķirās. Ja? Un tāpēc arī, tas, ja jau šito te visu paskatās un saprot, ja? Tad arī tas atvieglo komunikāciju. Ja? Ja es, piemēram, saprotu, ka manam bērnam tajā vecumā, ka man, piemēram, ir svarīga materiālā pasaule, viņam ir svarīga arī garīgā pasaule, ja? Tad es ļauju viņam būt šajā garīgajā attīstībā un to kādā veidā nevis to tā kā apstādina, bet es to tā kā ļauju un pastiprinu un attīstu. Vienīgais ir tas, ka, man, protams, ļoti interesē šī matrica, un es jau pats, jau tev toreiz teicu, ka es pat domāju, vai nevarētu būt kaut kur tā 9x9 matrica. Jo, noteikti iemesli dēļ, bet tai pašā laikā es saprotu to, ka ir paralēli arī citi cikli. 7x7. 7x7, jā, un 20 gadu, piemēram, matrica. 13x13. Pat tādu, jā. Jā. Un, piemēram, ir 20 gadu, teiksim, uz ko balstās arī 3x20, ja tas ir 60 gadu cikls, jā. Tā kā, piemēram, slimības atkārtojas reiz 20 gados, ir arī tādi vērojumi, ja, kad, vai kaut kādi nelaimes gadījumi. Ja tu viņam neizgāja pilnībā cauri, tad pēc 20 gadiem viņš atkal tev var atkārtoties.
es domāju, ka šis ir ļoti labs, jā, jo ja šeit veidojās, ja šeit ir nepabeigts notikums un šeit ir enerģēta, nu vismaz cik es esmu tagad strādājis pēc šīs matricas ar cilvēkiem, jā, cik es esmu konsultācijās tā skatījusies, ja tev, piemēram, un arī pats sev, ja tev, piemēram, šeit ir emocionāls pārdzīvojums, tad tev šajos te gados arī būs līdzīgi emocionālie pārdzīvojumi. Nu, droši vien, ka tāds ciklus arī ir. Tā enerģija, ja, ko viņa prasās, viņa tevī ir un katru, teiksim, nonākot tik pa 9 gadiem tajā situācijā, ja, tā situācija prasās tā kā uz izlīdzinājumu, viņa prasās uz atrisināšanu. Es par to nešaubos, ka ir 9 gadu ciklus, tāpēc, ka ir tās 9 saules un 9 tas sakrālais cipars, pēc kā vispār viss ir būvēts, bet ir 7, pēc kā ir būvēts kā tā 3D matrica. Un tāpēc ir 7 gadu ciklus, bet 9 gadu ciklus, tas ietver sevī to, nu, taisni garīgo esenci viņš arī ietver. Tāpēc tev jautāju par tām čakrām, kad es tā pašā laikā tu viņas rāda visu tā kā ķermenī, un es tam, nu, īsti nedomāju, ka tas gluži tā ir. Bet, skaties, es tev parādīšu to, ko, es tā kā baigi negribu aizlīt tajā baigā zinātnē. Negribu, bet, man bija, katrā gadījumā man bija pašai ļoti, ļoti interesanti. Tad, kad zīmē cilvēku, ja, tā tad ir čakra sistēma, ja. Ja? Un skaties, mums jau ir ne tikai, šitam ir ļoti daudz, ko man stāstīt. Es vienkārši tagad pastāstu to pašu, lai cilvēkiem, baigi nesajaukt galvu, ja? Jo tad, kad varās vaļā pirmā čakra, tad arī darbojās, ja tos 9 gadus attīstās iekšā ķermenis, attīstās pirmos 9 gadus attīstās fiziskais ķermenis, un fiziskajā ķermenī, ja, ir iekšējo orgānu sistēmas. Tās iekšējo orgānu sistēmas, viņas arī nav tā, ka tu tagad piedzimst un tev viss strādā vienādi, ja. Viņas pamazām varās vaļā, iegūstot katra to vibrāciju. Ja, katrai iekšējo orgānu sistēmai ir sava vibrācijas frekvence. Ja. Un tad, kad, piemēram, varās vaļā otrā čakra, tad attīstās ēteriskais ķermenis. Ēteriskais ķermenis attīstās, viņš tiek stiprināts, ja? Ja, piemēram, prasa, kas notiek Helingarā mēs komunicējam caur ēterisko ķermeni. Ko tas nozīmē? Mēs nokļūstam otra cilvēka energoinformatīvajā laukā un viņu nolasam. Un skaties, ja bērns jau ir piedzimis, un ja vecāki jau ir tik gudri, ko viņi dara, viņi to visu veicina un attīsta, viņi to nebloķē, ja? Un tad tas ķermenis dzīvo ne tikai fiziskajā vidē, bet viņš arī dzīvo enerģētisko ķermeņu vidē. Un katram enerģētiskajam ķermenim atbilst savs plāns. Fiziskais plāns, tā ir visa daba, kas mēs esam, pēc tam ir tālāk ir ēteriskais plāns. Noteiktā vibrācijas frekvence. Bet ētiskais plāns jau uzreiz jau tam cilvēkam, bērnam jau arī dots, jo no tā taču kopējas ķermenis fiziskais. Jā, bet viņš attīstās, viņam pieslēdzās klāt pakāpeniski, viņš nav uzreiz, ka viņš ir piedzimst ar visu. Viņam tas viss lēnām pamazām varās vaļā. Tāpēc, lai viņš pie viņa pierastu un prastu viņu lietoties. Ja? Protams, ka mēs visi dzīvojam. Mēs dzīvojam šajos 9 plānos, ja? Un katrs no šiem plāniem pilda savu funkciju. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ja man šitas enerģētiskais centrs strādā labi, es ļoti vienkārši pieslēdzos klāt šim te ķermenim un ļoti vienkārši pieslēdzos klāt šim plānam. Ja? Es strādāju jau 3 līmeņos, un tas ir 3 x 9. Es strādāju 27 līmeņos. Tagad līdz galam nesaprotu, kāpēc uzreiz tie ir automātiski, uzreiz tie tiešām ir visi 27? Nē, pakāpeniski, līdz mūža beigām. 81. gadā tas strādā 27 līmeņos. Jā, jo tas viss varās vaļā pakāpeniski, jo katrā ir no tiem lietošanas instrukcijas un lietošanas kultūra. Mēs nevaram tā uzreiz, mēs nepiedzimstam ar visu gatavu, mēs to visu pamazām attīstam un pamazām lietojam. Bet mēs jau lielākā daļa nelietojam, mēs lietojam tikai vienu plānu, tas ir fiziskais. Un 9 enerģētiskos centrus. Un vienu ķermeni. Tās ir tās atmiņas pagātnes paliekas, ka tev tas dzimtas egregors iedeva noteiktu principu, pēc kura funkcionēt, un tā arī tu funkcionē. Jā, protams, jā. Bet tam egregoram tātad mums iedeva noteiktas programmas, kuras tika radītas noteiktā laikā un telpā ar tur esošajiem resursiem.
esot šajā laikā un telpā, viņas ir novecojušas. Un mēs viņas drīkstam pielietot tā, kā mums ir vajadzīgs, vai nelietot vispār. Nu jā, tāpēc mums ir šī nometne, lai mēs varētu pārprogrammēties tādā. Tieši tā, jā. Un, piemēram, šajā no 19 līdz 27 turā. Šeit notiek čakra polarizācija. Tātad katra čakra iegūst divas enerģijas, vīrišķo un sievišķo. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mūsos iekšā ir gan vīrišķā, gan sievišķā sākotne, un mēs viņu lietojam pēc vajadzības. Ja mums ir vajadzīgs miera stāvoklis, mēs esam sievišķajā enerģijā, ja mums ir vajadzīga aktivitāte, mēs esam vīrišķajā enerģijā. Un kādā veidā mēs savā ķermenī dabūnam aktivitāti caur hormonālo sistēmu. Ja, piemēram, tad, kad pēc šitā te viss sāk strādāt, ir ļoti interesanti, kad tev, piemēram, kā tu sāc, tad, kad tu esi miera stāvoklī, tu sāc just, kā tevī sāk darboties, aktivizēties adrenalīns tajā brīdī, kad tev kaut kas ir jāsāk darīt. Pietiek viena pilīte. Un efekts ir tāds, ka tu būtu izvērst tas veselu lielo krūzeru kafiju. Tā ir fantastiska sajūta. Es vispār nekad mūžā kaut ko tādu vispār nebūtu bijusi iedomājusies, ja? Jo es arī štādi sēdēju mājās. Man bija tas tā kā bišķiņas slinkums, tā kā negribējās. Un es domāju, nu labi, jāiet ar kafiju, bet ir slinkums iet taisīt. Un tad es vienkārši kaut kā sāku lasīt, un man tas aizrāva. Un es sapratu, ieslēdzās adrenalīns, un efekts tāds, tā kā kafija būtu izdzērs. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tev nav jāiet un jādzer kafiju. Ja tajā brīdī, kad tev kļūst interesanti un tu sāc aizrauties, tev dabiskā veidā izdalās adrenalīns. Bet loģiski, tas ir no vienas puses, tas ir tas, kādā veidā bērns nomačīja skolās, ja, kad viņiem neļauj darīt to, kas viņiem ir interesanti, un viņiem liek darīt to, kas ir jādara, un pamazām viņi zaudē šo te momentu, ko tu teici, ka viņi prot no savas iekšās enerģijas darboties. Bet pieaugušais cilvēks savukārt, ja viņš sekos garīgu gudrnieku pamācībām, ka viņš sapratīs, ka viņš skrien bāvēs ritenī, tad viņš vienā brīdī apstāsies un teiks, visu, es tagad esmu mierā un gaidu iekšējo impulsu, kad es sajutīšu, kas man tiešām ir jādara. Un tad vienā brīdī parādās, ja tu esi pietiekami pacietīgs, ja, tad tev parādās vienā brīdī tas, ka tu atlaid šīs, jo prāta programmas visu laiku saka, tev jādara tas, jādara šitas, jādara tas, bet tas nemaz tev nav jādara. Nē, bet skaties, bet kāpēc viņš tā dara? Ja viņš izpētīs, kāpēc viņš tā dara? Tāpēc, ka viņš senč tā darīšu. Man, piemēram, māma, viņai ir tā kā tāds Duracell zaķis, kurš ir visu laiku nemierās. Viņai saka, vai tu vari drusiņu pasēdēt? Nē, es jau negribu. Un viņa saka, bet tu jau drīkst pasēdēt. Saku, kā es varu pasēdēt mierīgi, ja tu man visu laiku drasē apkārt? Tas nozīmē, ka viņa drasē un man arī jādrasē. Bet cilvēkam fiziskais ķermenis, viņš jau ir ar tādu kapacitāti, ar kādu viņš ir. Un, teiksim, tā iepriekšējā paudzē tiešām šī fiziskā darba veikšanai, tāpēc, ka viņi dzīvo citā laikā un telpā, un viņiem bija cits cilvēks, un viņiem bija cits cilvēks uzdevums, cits cilvēks pasūtījums. Mums šobrīd ir cits. Ja viņiem tur bija galvenais darbs, tad šobrīd mums ir galvenais komunikācija, attiecības un saprast, kādā veidā es savu enerģiju varu viskvalitatīvāk izlietot. Nu, un dvēseli to tā kā, mūsos tas vibrē, es tā gribu dzīvot, bet es pa savā prātā to nezinu. Es atlaižu savu prātu un sāku just, kā tiešām mana enerģija grib izpausties, kādās vibrācijās, kādos veidos. Tajā brīdī ir jāsaprot, kāpēc tu tā dari. Ja tu saproti, kāpēc tu tā dari, tad tu arī vari atlaist. Bet, tā ir apzinātība, tā ir apzinātība. Bet ja tu nesaproti, tad tu nevari atlaist. Ja? Bet mūsos ir tik daudz sačakarāts šeit, tik daudz šajā līmenī. Vai arī kādi tev šobrīd ir instruktori, kas tev palīdz apzināties to, ko tu pats nespēji apzināties? Ko iekšējā enerģija tev zina, viņi tev saka, bet tu, vecais tev neļautu apzināties. No kā tas sastāv mūsu enerģija? Mūsu enerģija sastāv no iekšējiem tātad blokiem, un bloki tie ir notikumi, kuri kaut kādā veidā nav beigušies, jo mēs ļoti daudz enerģiju tērējam uz to. Jā. Mēs ļoti daudz enerģiju tērējam uz to, jo mēs gribam būt balti un pulkaini, bet mēs negribam būt... Mēs atražojam to, tur visu laiku iegūdām enerģiju, atražojam šīs vecās struktūras. Un tāpēc šobrīd, kas ir arī, par ko arī es esmu lasījusi, arī, kur šī tie ķenelinga nāk, kas ir šobrīd mums ir noņemts nost baltā, tā kā baltās gaismas enerģijas plūdums, un mums ir iedots tumšās, tāpēc, ka tajā tumšajā enerģijā, no kuras mēs visu laiku no tām zemajām vibrācijām, mēs no viņām baidamies. Bet tur iekšā ir ļoti liels potenciāls, tur ir nenormāls enerģētiskais resurs. Un tad, kad tu, piemēram, pats esi sajūtis to savējo iekšējās agresijas to impulsu, tad tas iekšējās agresijas impulss ir ekvivalents atombummas sprādzienam. Un tad, kad tu viņā sevī to sajūti, tu pat nesaproti, ko ar to darīt.
jā, jo tev liekas, ka tu varētu visu pasauli ar to enerģiju uzspridzināt. Un tu no viņa nobīsties, ārprāt šausmas, un tu viņu aizver ciet. Bet, lai tu viņu noturētu, tu tērētu ļoti daudz enerģijas. Pēc, piemēram, šobrīd ļoti daudz cilvēkiem nav spēku. Un tad, kad, piemēram, es pati sev to atklāju, un tad, kad es sāku ar cilvēku strādāt un no viņa vilkt ārā to, ko viņš noliec, kāds viņš negrib būt, uz ko viņš negrib skatīties, un ka viņam pasaka, ka tu tāds esi, un tu drīkst tāds būt. Un tu tāds esi, tāpēc, ka tā ir, tajā darbojās iekšā tās vecās programmas, kuras palīdz tev saglabāt dzīvību. Viņš vairāk no viņa nebaidās, bet viņš sāk lietot. Un tad viņš šo te enerģiju, viņš viņu atļauj viņai būt, jā, es atļauju sev būt riebīgi, jā. Es sajūtu, kā tas ir, un ir jautājums, ko es ar šo enerģiju tādā kvalitātē daru. Nu, neko labu es nedaru. Bet es tad šo enerģiju pirmkārt pieņemu, es saprotu, ka mans ķermenis spēj viņu pārvaldīt, un pēc tam es iegūstu to iekšējo mieru, un tad es viņu lietoju jau jaunā kvalitātē. Tad, ko es varu viņu darīt? Es varu nevis ar viņu iznīcināt, bet es varu būt priecīga, es varu ar viņu radīt. Un tas nozīmē transformācijas procesu. Jā. Un viņš, ja cilvēkam viņš ir skaidrs, un viņš saprot, nu, piemēram, viņš 2 reizes, 3 reizes to ir pamēģinājis, viņš zina, ka viņam nav vajadzīgs neviens speciālists. Tas ir tieši tas, ko mēs mācām caur politiku, kā cilvēki to var izdarīt. Ja? Tieši tā. Mēs gan mācām to tā, ka viens otram palīdz, pašam sev to ir grūtāk, nu, uzreiz, bet, jo visa tā tehnoloģija, pa ko tu saki, tur jābūt kā vairākos apziņas stāvokļos vienlaikus, un nekāds to var izdarīt pats. Tāpēc es tev saku, ka tad, kad tu ej savu vēseles līmeni, tev šo te kanālu, tev šo te, kas ir sadzīve, ja, kur ir tā mana iekšējā kvalitāte, kuru es pārtaisu enerģijā, ja, tad ir tas saucamais baltās lapas princips, ja, tad, kad mēs nākam augšā, ja, mums ir ļoti smalka vibrācija, bet kas notiek tajā brīdī, var pamēģiniet, paņemiet katrs to savu lapiņu, ja, un pamēģiniet iedomāties, ka tā ir jūsu dvēsele, kura nāk iekšā zemes telpā, un nākot iekšā zemes telpā, viņas vibrācija tiek pazemināta. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka viņa tiek saspiesta. Un tad, kad mēs ņemam, ja, šo te un atļaujam sev sākt viņu spiest, ja, tad pamēģinām. Kā es kā dvēsele esmu nākusi zemes telpā. Ja, un sajūtiet, kā tas ir, kad jūs sajūtat, kā tas ir, kad jūsu enerģija tiek saspiesta, jā, viņa tiek saspiesta tādā stāvoklī, jā, lai viņa varētu būt aktīva fiziskajā ķermenī, jo ja viņa būs pārāk ar augstu vibrāciju, viņa to fizisko ķermeni uzspridzinās. Ja? Mēģiniet, jā, sajust, cik ļoti viņa ir saspiesta. Es mēģinu uzķert, kuros gados man sāk saspiesties, tāpēc, Nē, viņa tev sāk saspiesties tajā brīdī, kad tu kā dvēselēs izbēlējies iemiesošanos. Tas ir tikai pirms viņš ir nokļūst fiziskajā ķermenī. Pirms tu esi nokļūst mātes sirdē, viņa jau ir saspiesta. Nu, man bija, teiksim, 7, pat kaut kā 9 gadi, es zināju, ka nāvis nav. Es vēl biju kā saikni ar to visu. Un es to ļoti skaidri zināju. Es nevarēju saprast, ko nozīmē nāve. Es sapratu, ka prātā teorētiski viņa pastāv, bet es viņu nevarēju kā sataustīt. Es atceros to, ka es, piemēram, atradu anatomijas kaut kādu grāmatu, tur bija galvaskaus, kaut kādu tādu grāmatu. Tas bija kaut kur varbūt 5 gadu vecumā, un es viņu paliku apakšā zem gultas un mēģināju saprast, kas ir nāve, nevar saprast. Kad es gāju kaut kādā 3. klasē, man nomira omāma, to bija tāds interesants notikums, es kā nosapņoju to vēl pirms tam. Un es atceros, ka es biju pie zārkas, redzu, viņa nomirus, bet es zinu, ka nāves nav. Ļāviens, visi raud, bet es nevaru, tāpēc, ka es zinu, ka nāves nav. Saprot, tādā stāvā. Fiziskais ķermenis tikai, fiziskais ķermenis kā drēbe, viņš paliek. Man jau, tagad es to tā mentāli skaidroju, bet tagad es domāju, ka nāve ir, jo es esmu pazeminājies vibrācijas, bet tajā brīdī es viņu nespēju uztvērt vispār tādu nāves fenomenu kā realitāti. Tad es domāju, kurā brīdī man tā īstā ņurcīšanās notika.
Jā. Labi, tad sanāk tā, ka tu jau zemes telpā esot ienācis, tikai tad kaut kādu piefiksēji, kad ir šī te Es nonācu diezgan vardarbīgā vietā, vidē. Nu, man tur vecāki strīdējās, tur cīnījās un līdz ar to tās vibrācijas. Bet es nekādā veidā uz to nereaģēju. Un tā kā es jūtu viņam līdzi, it īpaši, atsakot, es atceros, ka es to neuztvēru tā kā personiski. Vēlāk kaut kad bija kaut kādas traumas, jau kad vecāki izšķirās no mammas puses, no skolas. Es atceros, ka skolā es biju ārkārtīgi godīgs, tik godīgs, ka visi domāja, ka esmu jucis, ja? Bet kaut kur es, protams, sāku dabūt pa mizu kaut kādā veidā, un kaut kur citur es sāku tā kā ņucīties, kad es sāku pieņemt šīs zemes spēles noteikumus kaut kādā mērā. Lūk, un tad, kad jūs šito esat saņocījuši, tad tā ir tāda vēseles struktūra. Viņa ir dažāda, viņa nav tāda tīra balta lapa, ja? Bet mūsu mērķis, nākot šeit, ir iegūt atpakaļ šito struktūru. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka nav šo te staru, bet es esmu viss vienā vibrācijā, un es ar šo vibrāciju varu dzīvot ikdienā, bet tajā brīdī, ka man ir kaut kādi procesi jāpalaiž, jāuzsāk, tad es vai vibrāciju pazeminu, vai es vibrāciju paaugstinu, un es to daru apzināti. Es to daru apzināti, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka es lieki netērēju savu spēku, bet es to spēku strukturēju. Un tad, kad ir šie te, tad šeit var saskatīt tās šūniņas, un katrā šūniņā ierakstīt. Piemēram, tā kā meditējot, vai es viņā jūtos pozitīvi, vai es viņā jūtos negatīvi. Un tad tā lapa pārvēršās plusiem un mīnusiem. Un tad, kad tu sāc ar sevi apzināti strādāt, un tad, kad tu jau sāc pieslēgties visiem šiem līmeņiem, arī reinkarnācijā, tad notiek, tad, kad ir 51% plus un 49% mīnus, tad tas viss ieslēdzās automātiskajā režīmā. Ļoti vienkārši var tikt klāt informācijai un ļoti vienkārši padomājot par to, vai tiešām man šobrīd tas ir vajadzīgs. Tas mīnus pārvēršās par plusu. Tas nozīmē, tātad tajā situācijā es jūtos tā, vai es tiešām savā dzīvē vēl gribu tā justies, un tad es pasaku nē. Un tad es pasaku, ka šī sajūta man nenodrošinās to un to un to, un tajās situācijās, kurās es esmu jutusies tā, es tagad gribu justies citādāk. Un es jau caur savu ķermeni jau ielieku iekšā apzināto sajūtu, kā es gribētu justies, piemēram, tādā un tādā situācijā. Un man momentā notiek transformācija, notiek pārmaiņa. Tātad te ir svarīgi kā diagnostikas moments. Ja parasti cilvēks, viņš zina, ka viņam vispār ir slikts fons, ja viņš jūtas slikti, nezinu, kaut kur savā dzīvē vai darbā, bet viņš nezina, kāpēc. Viņš nezina šos te punktiņus, no kā tas nāk ārā. Un tad mēs testējam pārsvarā caur attiecībām. Kā tu jūti, ka tev noliek priekšā to cilvēku, to situāciju, viņš jūtas labi vai slikti, un viņš jūtas slikti, mēs taisam transformāciju. Ir atsakot svarīgi šī testēšana, jeb diagnostika. Tad man jautājums, vai, piemēram, šeit tabulai ir katrai rūtņai savs tā kā tekstuāls atšifrējums, piemēram, kāda veida provokācija var iedot cilvēkam par to konkrēto rūtiņu. Šitam te ir tas, ka tu to rūtiņu var sadalīt 365 dienās, jo tavs dzīves gads sastāv no 365 dienām. Un atcerēties, tu vari... Gada uzstādījums, kaut kāda gada programma. Bet tad, kad tevī ir iekšā sajūta, tātad tu caur šo sajūtu vari aiziet līdz pirmsākumam, kur tev tā sajūta ir radusies. Mēs jau tā arī darām, taču es vienkārši domāju, vai sistemātiski, tā kā tu pēc tās lapas rādījumi, tas ir ļoti apzināts cilvēks, viņš var tā kā mēģināt kaut kāds, es nezinu, kā tehniski, bet saprast, kur dažādas savas kaut kādas situācijas atzīmēt, bet tur vajadzīga ļoti laba pašanalīze, kurš tur nav vajadzīga pašanalīze, jo tur pietiek ar, piemēram, kaut vai ar fona sajūtu. Piemēram, tev ir kaut kāda sajūta, un tu saki, bet es vienmēr šitā jūtos, ka man blakus stāv mamma. Tas, ko es saku, attiecināt uz visiem apkārtējiem cilvēkiem. Tas nozīmē, ka tā apkārtējā vide nav atbildīga par to, kad es tā jūtos, bet par to ir atbildīga māma. Un ar to tātad situācija, notikums ar māmu, un tad es vienkārši eju apakaļ uz šo notikumu, kad tas ir sācies, saprotot to, ka tā māma priekš tevis neko negribēja sliktu, bet viņa vienkārši tā izdarīja, tāpēc, kad viņa tā izdarīja. Un mēs to darām konkrēti, ka terapeiti ar konkrētiem cilvēkiem par kaut kādām situācijām, bet vai tiešām, vai pats varētu, kurš katrs cilvēks ņemt un šitādu tevi visu matricu sev uztaisīt? Kurš katrs nē, bet tad, kad viņš jau ir jau sapratis šo struktūru, kā tas darbojās tur, kur ir ķermenis, dvēsele, gars,
Ja? Tur, kad es saprotu, ka tā dvēsele ir tā, kura no manis pieprasa. Tātad, ko tas nozīmē? Tas nozīmē sirds centrs. Ja? Tad es saprotu to, ka viņa grib, viņa jau ne jau tāpēc man tur sāp, ka nav ko darīt, bet tāpēc, ka viņa grib priekš manis labu, viņa grib, lai es to pārmainu, to sajūtu. Ja? Un tā māma, viņa ir bijusi kā trenažieris, lai viņa uzturētu mums to sajūtu, jo tu ar viņu esi noslēdzis augšā līgumu, ka tu man uzturēsi šo pretīgo sajūtu, lai es varētu šajā dzīvē viņu pārmainīt pret kaut ko citu, tādu, ko es šobrīd priekš sevis pats novēlu. Tas tā kā viss ir skaidrs, bet jautājums, vai ir kaut kāda universālāka tāda matrica, pēc kuras atšifrēt, kur cilvēkam tās konflikta situācijas iekšā. Jo man liekas, ka 7x7 matricā es esmu redzējis, ka tur ir, nezinu cik objektīvi, bet ir katru rūtiņu atšifrēta, varbūt cilvēks kā pats ir fantazējis, bet kāds ir tā kā tas uzdevumiņš, ko tajā gadā cilvēks veids. Man ir apraksts, tas vienkārši te tik daudz nevar izstāstīt. Ja man būtu vairāk laika, es jums visiem nolasītu. Man tā nodarbība ilgs 4 stundas parasti. Bet es vēl arī gribēju to praktisko vēl pielikt klāt, jo tu jau zini, ka es esmu informātiķis, teorētisks praktiķis, jo es neprotu tā strādāt tikai. Man gribās, ja es, piemēram, tev tagad piedāvāju uzliet savu māmu, uzliet sevi zīdaiņu vecumā un uzliet sevi bērnu vecumā. Un paskatīsimies to dinamiku. Un tu redzēsi, ka tev kaut kas izlīdīs. Tas ir diezgan liels garš periods. No 0 līdz 1. 9 mēneši. 12 mēneši. To savā māmai puncī, 9 mēneši. Jā, un tur ļoti... Tas jau cits posms ir atkal. Jā, bet tur tik un tā tās dinamikas parādās. Tur tik un tā, tu vari izvilkt ārā, vai tas ir punča periods, vai tas ir zīdāna periods. Tā kā Hellingerā uzlikt. Jā, es saku, ja būtu bijuši vairāk cilvēki, mēs būtu izstrādājuši darbu līdz šim vecumam. Un vienkārši, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, viņš tev parāda to dinamiku, jā, tātad tev šobrīd ir, pieņemsim 50 gadi, jā, un tev to 50 gadu ietvaros, tātad tu šobrīd jūties tā, kā tu jūties. Un tad vienkārši parāda to dinamiku, un tad paskatās, kas ir par iemeslu, kāpēc tu jūties tā, kā tu jūties. Kāpēc ar tevi notiek tā, kā notiek. Un to visu var izstrādāt. Ja tu, piemēram, nāc pie manis kā uz individuālo, es ar individuālo ļoti labi to varu izstrādāt. Tas ir ļoti interesants process. Es labprāt. Un man interesē, es jau saku, es gribu saprast šito te tabulu, cik viņi ir lietojami, piemēram, arī, teiksim, kaut tajā, ko es daru, jo tur... Viņa ir ļoti lietojama, ļoti lietojama. Un, jā, pieņemsim, ja tagad man ir, cik man gadi ir? 38, jā? Jā, 38 gadi. 38 gadi. Tātad uz tevīm šobrīd tev ir aktīvi tas, kas ar tevi noticis 2 gadu vecumā, 11 gadu vecumā, 20 gadu vecumā, 29 gadu vecumā un 38 gadu vecumā. Ja? Bet visam sākums ir 2 gadu vecums. Ja? Jo tāpēc, ka tur ir tas, kāpēc ka bērnam nav izvēles iespēja. Ja? Viņš pieņem, priekš viņa vecāki tie ir dievi. Un to, ko viņi dara, tas ir pareizi. Vai viņi viņam dara pāri vai nedara pāri, viņš to nespēja izvērtēt. Viņš pieņem viņus, jo kāpēc? Tāpēc, ka tikai vecāki spēja nodrošināt tev fizisko aprūpi, ēdienu un sajūtas. Ja? Māma ir tā, kura visu laiku konteinerē bērns, piemēram, nokrīt. Ja? Viņa viņu paņem, bērns izbļaujās. Man šobrīd ir 2-gadnieks, man mazmeita ir. Viņa izbļaujās. Viņai pajautā sāpēja, jā, sāpēja. Jā, tā gadās, kad nokrīt, tad sāp, jā. Nevis es viņai tagad kliekšu virsū un teikšu, ko tu tur bļauj, aizved muti, jā, tev jātiek galā, tā kā mēs, kā puikam saka, neraudi, tas nav smuki, jā, un tad visi vīrieši kādi, viņi visi ir aizvērti cieti, jā. Un tad, kad viņš atnāk pie tevis uz konsultāciju, tad tikai redz, acīs notiek visa dzīvība, jā, un viņš pats tā kā tāds Ļeņina monuments, jā, sēž un neko, bet acis, tas ir fenomens, kā viņas strādā, kā viņas runā, kādi tur procesi notiek. Un tu jau saproti tos viņus visus procesus, bet ir tā, ka tā lojalitāte vecākiem, tā vecāku idealizēšana ir tik liela, ka tu viņam pat nevari pateikt, bet man tāda sāpēja, tev nebija taisnība. Jā, un tad ir atkal jāstrādā ar to cilvēku un jāsaka,
bet pasaki, kas notika ar tevi, kā tu kā bērns jūties, nu jā, man bija tur, man tur sāpēja, man tur bija kauns par to, kad pārējie smējās, un jā, bet tur ir tas, ka tas vecāks, viņš jau ir tev tā kā tāda, nu tāda tā kā oāze, jā, viņš jau ir tev tā kā tāds paskaidrotājs, ja ar visu to savu pamatbūtību viņš tev pastāsta, kas tad ar tevi īsti notiek, jo tas bērns jau nesaprot, viņš ir tajā procesā iekšā, viņš skrien, viņš darās, viņš jau nesaprot, kad uzkāpjot kokā, viņš vairs lejā netiks, jā, jo tāpēc, ka uzkāptas ir viens un lejā viņš var nokrist. Tā, ka mēs vedam procesus, jā, nu tur bieži vien tāda iedzīvināšanās, mēs uztaustām to enerģijas patērnu, to sajūtu, jā, ķermenī. Tālāk mēs aizējam uz atmiņu, kad viņš ir bijis, piemēram, 3 gadu vecumā vai mātes vēderā, ja? Viņš tad tiešām, viņš tā kā uzķer to sajūtu un pat nolasa māmas kaut kādus notikumus, ja? Un kā viņš ir konektējis, ja? Bet ja vienkārši tā tas ir tā kā iekšā ceļojumā, bet vienkārši mentāli, ja tu tagad prasīs man atcerēties, kas bija 2 gadu vecumā, cilvēks tā drīzāk neatcerēsies. Ap pagājušo gadu, piemēram, kā tev bija tāpat kā šogad vai citādāk? Citādāk, ne? Jau ir citādāk, tāpēc, ka saproti, jo tur iekšā tajā, jo skaties, visur ir pilnveids process, visur notiek attīstība, neviens gads nav tāds, kāds ir, bet kas notiek notikumu sastingšana, notiek enerģijas, ja? Jo, piemēram, vienas dienas laikā mums notiek 10 notikumi. Un katrā no šiem notikumiem enerģija darbojās citādāk. Ja es, piemēram, ja es būšu tajā dienā visu laiku priecīgs, es visu laiku jutīšos enerģētiski uzlādēts. Ja man būs kaut kāda diskomforta sajūta, un es viņai nevarēšu tikt pāri, ja, jo tā diskomforta sajūta viņa arī nav tā vien iedot. Viņa ir iedot priekš tam, lai cilvēks apstājās, un vienkārši pasaka sev stop, tev ir jāatpūšās. Ja tev ir vienkārši šobrīd jābūt mieru stāvoklī, jā, bet ko mēs darām, mēs visu nostumjam un ejam, bet ko tu par šo, ko tu teici, ļoti daudz cilvēkiem ir, šobrīd arī par to daudz informācijas esmu lasījis, ir mentālās garīgums. Un ko tas nozīmē? Cilvēks ar prātu ļoti, tieši tā, un ar prātu es ļoti labi saprotu, bet pārējā visā, bet kāpēc es parasti saku, viss, kas parāda cilvēka garīgās attīstības kvalitāti, ir jūsu sadzīve. Ja cilvēka sadzīvē notiek viss, kā viņam gribās, viņam ir pietiekoši materiāli līdzekļi, viņš strādā darbā, kurš viņam patīk. Viņam ir laba komunikācija ar saviem ģimenes locekļiem, ja, ar saviem ģimenes pārstāvjiem, piedodiet. Ja? Un viņš apzināti pieņem arī to, ka man dzīvē notiek gan labas lietas, gan sliktas lietas. Tas nozīmē, ka sadzīvē es varu palūgt sev tik daudz materiālos līdzekļus, cik man ir nepieciešams manai attīstībai, manai labklājībai un manai pilnveidei. Ja man tas viss strādā mehānisms ar to, piemēram, ja es, piemēram, tagad izdomāšu pirkt mašīnu, man vajag, piemēram, 10 000 eiro. Un es tagad esmu izdomājis pirkt mašīnu, es zinu, kuras iztērēs 10 000 eiro, man visums iedos iespēju, kuras tos 10 000 nopelnīšu. Un es nopelnīšu precīzi 10 000 eiro, es varu nopirkt jaunu mašīnu. Nu jā, tas viss ir kā ir zināms. Nu, vienīgais, ka cilvēkiem, protams, tas viss var ļoti atšķirties. Viņu vērtības sistēmas, viņu vajadzības. Vienu, piemēram, es gribu sēdēt savā laboratorijā un pētīt savus mēģinus, viņam nevajag ne mašīnu, neko. Tas ir atkarīgs no tā, kurā viņš šajā te ir. Ja viņš, piemēram, būs ļoti spēcīgs dvēseliskajā, viņš ļoti dzīvos kaislīgu dzīvi. Jo dvēselē patīk emocijas, patīk sajūtas un patīk kaisli. Ja viņš dzīvos ļoti materiālajā, tad viņu interesēs tikai nauda, tikai to, lai viņam ir mašīna, lai viņš var ceļot, bet viņš neizbaudīs nekos ceļojumus. Ja? Viņš var tupi ceļot, viņš var pateikt, es esmu bijis 10 valstīs, bet ko tu tajās valstīs esi iegūst neko. Viņš tā, tāds tukšpaurs. Un tad, kad ir karsts, tad viņš pasaka, mani materiālā dzīve neinteresē, man dzīve interesē tikai garīgā attīstība. Ja? Bet tad, kad viņi visi 3 ir kopā, tad tā ir pavisam cita dzīves kvalitāte. Jo ko tas nozīmē, lai tu savā dzīvē kaut ko iekusinātu, un tur arī ir tā pirmās 4 vērtība, ir radīšanas vērtība. Ka tad, kad tu kaut ko gribi, tad tu atver tādu tā kā telpu, un tajā telpā ieliec iekšā, tu uzraksti to scenāriju, ieliec iekšā visus resursus un iekustini viņu ar to enerģiju, kā tu gribētu justies tajā brīdī, kad tu šo te, ko tu esi iecerējis, saņemsi. Un tad tu atpazīsti, ka tas ir tas, kas tev ir vajadzīgs caur sajūtu. Sajūta atnāk pie tevis. Un tu jūties tajā emocionālajā sajūtu līmenī, kā tu biji iecerējis. Un caur to sajūtu tu viņu ievibrē, tātad caur sirds čakru aiziet informācija uz augšu, augšā visu sakārto, uztaisa un iedod tev lejā,
to materiālo lietu. Jā, Vienalga, vai tas ir... Tu saproti, ka šobrīd lielākā daļa cilvēku īstenībā nezin, ko viņi grib. Jā, un viņiem viss, ko viņi it kā grib, viņi to dabū, izrādās, man to nevajag, es negribu, ko tu īsti gribi. Nu, es sājā sajūtu dabū, bet... Tāpēc, kad nav pilnvērtis process ieslēgts, tāpēc, kad viņš darbojās, jā, jo šeit ir nākamais. Tātad, tad, kad cilvēks nāk iekšā uz sāpām, viņš pieslēgās šeit, tad ir Dieva nodoms par manas zemes tāpā. Viss, ko es daru priekš sevis ar domu, ka tas nes labumu arī citiem, pieņemot to, ka citiem tas var nederēt. Ja? Un tāpēc arī šeit ir mana darbība ir vērsta uz pienesumu cilvēcei. Ja es domāju caur to prizmu, kāds labums, kāds iegūms no manas darbības ir cilvēcei, tad man nav jautājumu. Kāpēc es šeit esmu? Ko es šeit daru? Jā, tikai ir atkal cilvēki, kas grib kalpošanas pēc. Nē, te nav runa par tāpēc arī... Nē, tā forma bija pareiza. Vienkārši tur bija abas puses. Gan tas, ka tu jūti, ka tas ir tavs, gan ir tas, ka tas ir pienesums. Jā, abi divi vienlaikus. Un tad tas ir tā kā plūsma nemitīgi. Bet vienkārši ir cilvēki, kas ir vai nu vienā, vai nu otrā. Vai nu es tikai priekš sevis, ko es tagad varētu šajā pasaulē priekš sevis, vai kā realizēties priekš sevis vienalga. Bet priekš sevis. Vai otrs, ko es tagad varētu atdot. Tāpēc šeit ir tas rezonators, kur tu maini. Jā, jo tad, kad tu esi tajā procesā iekšā, tu negribi neko paņemt, neko atdot, bet tu gūsti prieku no tā, ka tu redzi pirmkārt, kā es skatos, ka maniem bērniem ir labi, kad visa apkārt cilvēce mainās, ka cilvēki kļūst savā starpā draudzīgāk, izprotošāk. Jā, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, tur ir esam tālāk tie pārējie visi visuma likumi, jā, kur ieslēdzās, ir magnētisma princips. Kad, kā es zinu, kāds ir mans iekšējais, kāda ir mana iekšējā dvēseles struktūra. Tie cilvēki, kurus es savā ikdienā satieku, jā, jo Covid bija, piemēram, ļoti labs piemērs, jā, ka man nāca cilvēki un teica, ārprāt cilvēki ir tik ļauni, cilvēki tik krievīgi un tādu. Es saku, kur tu redzi tādus cilvēkus? Manā lokā tādu nav, un tad man saka, ja tu jau dzīvo savā kapsulā, es nedzīvoju. Es vienkārši satieku tos cilvēkus, kuri atbilst manai vibrāciju frekvencei. Jā, es redzu, viņš tur ir neapmierināts, bet tas, ka viņš ir neapmierināts, tā ir viņa neapmierinātība. Man ar to nav nekāda sakara. Un ja mēs, teiksim, šādi cilvēki sanākam vairāk kopā un vairāk kopā darbojamies un savu sadzīvi savadam kārtībā un esam apmierināti, mēs jau veidojam tādu, tā kā kopienu, jā, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs jau esam vairāki, kuri notur šo te vibrāciju. Un piemēram, kas ir 3D, 4D, 5D? Kas tas ir? Tā sākas. Pēc kāda principa? Pēc fizikas? Pēc ģeometrijas, man tagad cilvēki saka, es tagad esmu 4D, 5D vai 6D. Kas tas ir? Par 6D es vispār neko nezinu. Par 4 un 5 šādā izpratnē es varu kaut ko pateikt. Skaties, tā ir tava iekšējās dvēseles vibrācija, tādā frekvencē, jo visi 3D, 4D, 5D, 6D, viņi vibrē noteiktā vibrāciju diapazonā. Tātad tas ir nolīdz. Un mēs varam būt gan 3D, gan 5D. Bet pamatā mēs atrodamies komforta zonā 4D, ja? Jeb 3D. Ja, piemēram, cilvēki ar negatīvo domāšanu, viņi ir 3D. Tie, kas jau ir ar jau cita veida, tātad tie, kuri savā dzīvē procesus veids caur prieku, nevis caur dusmām. Mums ir 2 līmeņi. Process caur dusmām, process caur prieku. Tie, kas veids caur dusmām, tas ir 3D. Tie, kas veids caur prieku, tas jau ir 4D. Tad, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tajā brīdī, kad es daru uzdevumu, es viņu daru un kāpēc tas 4D? Tāpēc, kad es nenodaru kaitējumu savam ķermenim. Es no tā, ko es daru, es gūstu papildus enerģiju. Tajā brīdī, kad es daru caur 3D, es patērēju enerģiju un neatjaunoju. Ja? Es ielieku un es jūtos darbu padarot, piemēram, es eju uz darbu, kurš man nepatīk. Es jūtos iztukšots, es jūtos noguris, man nav spēka citiem procesiem. Bet tad, kad es eju caur 4D, es to daru ar prieku. Man ir prieks, man ir enerģijas resursi šim procesam un vēl citiem procesiem. Es teiktu tā, ka, es, protams, tādu nezinu, tagad es vienkārši tādu izdomāju, ja,
4D, tas ir tad, kad cilvēki apzinās tās struktūras, kas viņā darbojas. Piemēram, viņš apzinās arī tos tā kā negatīvos tos būtnes, kas caur viņu notiekās, ja? Un arī pozitīvās būtnes. Un es atļauju viņam būt. Jā, nu tad tu apzinātība jau to arī nozīmē. Ko tu tur, tā nav cīnīšanās, bet apzināšanās. Tieši tā, un bet 5D, tas ir tad, kad šīs būtnes jau ir izšķīdušas tā kā veseluma apziņā. Ja, tur viņi vairs nav kā atsevišķu plusu mīnusiņu, kas tur var kaut kā dominēt, ja, bet ir vienotā apziņa, kas pilnīgi, nu tā ir tā saucamā apgaismība, ko tagad vien vairāk cilvēku tā kā dabū, ja, citi dabū tikai pieredzes, citi viņā jau var dzīvot, tas ir tas 5D. Skaties, bet tas ir ļoti elementāri, to es arī atradu, meklējot informāciju. Tātad, ko tas nozīmē? Tas nozīmē tas, par ko tu stāsti, tas 5D. Tas ir saistīts ar notikumu, ja? Ja kas manā dzīvē ir notikums, un tajā notikumā, lai ir sākums un ir beigas, lai šis notikums varētu notikt, viņā ir gan plusi, gan mīnusi, ja? Tātad notikumam ir ilūzā un reālā. Nesapratu par klusu? Nu, skaties, notikums var beigties. Tātad notikums, viņš beidzās. Vai nu es pieņemu reālo rezultātu, vai nu es pieturos pie ilūzā. Ja man ir ilūzais rezultāts, iluzārais rezultāts, un tāds, ko es gribētu. Ja? Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka es atgriežos, nepieņemot šos mīnusus un visu laiku laboju. Tas nozīmē, ka es nekad nenonāku, es nepabeidzu šo notikumu. Es viņu nepieņemu, ja? Bet ja es nepieņemu, es nevaru uzsākt jaunu, jo tad es iesprūstu šitajā te vāveres ritenī un tik riņķoju, cepos, ņemos un nevaru no viņa tik tālu. Un ja tu cilvēkam pastāsti, ka lai tu varētu šo te pabeigt, tev bija obligāti vajadzīgi šie te mīnusi, jo ja tev nebūtu šo mīnusu, tu sevī neiegūtu jaunu pieredzi un tu negribētu kaut ko uzlabot. Viņam šie mīnusi ir jāizdzīvo, viņam jāatrod, kas tur ir apraksts. Tur tas potenciāls, tā jaunā, teiksim, atziņa, jaunā enerģija. Nu, par ko tu arī pat teici, ka katrā blokā ir apstāvis potenciāls. Jā. Lūk, tas ir tajos mīnusos iekšā. Jā, tad, kad cilvēks nāk un tu viņam parādi, ka tas ir resurss. Jā, un tad, kad viņam pastāst, ka tas mīnus resurs un ka tā riebīgā māma priekš tevis ir resurss. Vienkārši pateikt, ka tu ir pamaz, tas būs tas mentālais garīgums, kas jau neko neaizvēl. Tu zini, ka tā ir, bet jā, tieši tā. Bet tad, kad tu viņu šo mīnusu pēc tam jau viņu pārveido priekš sev vajadzīgā enerģijā, viņš vairāk nav mīnus. Protams, viņš pats pārveidojas, ja tu viņam ļauj to izdarīt, jo mēs jau viņu apspiežam ar savu nepieņemšanu. Tieši tā. Bet patiesībā viņš ir ļoti liels, un tālāk. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ja es apzinos sevī šos mīnusus, es viņus izstumju, lai es viņus varētu izstumt un noturēt. Kaut kur un tā līdzīgi. Lai es viņu varētu noturēt miera stāvoklī, es tur tērēju ļoti daudz enerģijas. Un ko tas nozīmē? Tad es šo enerģiju nelietoju vairāk savā ikdienas dzīvē, bet es nevis sadzīvē, bet es viņu lietoju, lai es viņu tikai noturētu. Un tad beigās sanāk 40 gados cilvēks ir spēka, viņam nav spēka pēc. Tikai tāpēc, ka viņam ir šādi te bezgalīgi daudz notikumi, kur viņš kaut ko nepieņem reālo rezultātu, bet domā par iluzāro, jā, un beigās. Jā, tas ir 3D, jā, bet ja, piemēram, ir šis tāds tā kā, izskaidrojums un cilvēkam pastāsta, un viņš to tā ieraug, tad viņš šo mīnusu izvēlk ārā un lieto viņu kā plusu. Vai nu viņš uzreiz viņu transformē, vai arī viņš pakāpeniski mācās apgūt šo mācību stundu. Bet šitam ir ļoti, viņam ir apraksts visam. Es vienkārši šodien vispār gribēju parādīt, kas tāds ir, un gribēju ar jums praktiski padarboties. Viss ir labi, bet tā ir rutiņai katrai ir kaut kāds uzstādījums tām gadām, kur pateikt, tajā gadā cilvēks grib iziet tādu un tādu skolas aprast. Tu vari pie manis atnākt un pateikt, es gribu izprast, kas ar mani ir noticis 3 gadu vecu.